Mazs ieskats viesnīcā, kurā šogad mēs izlēmām atpūsties. Turcijā, Kemerā, Beldibī ciematiņā. Līdz Kemeras centram ērti ir aizbraukt ar autobusu, kas iet turpat netālu no mūsu viesnīcas. Viesnīcai ir 4 zvaigznes, un viņa tam atbilst. Numuriņu iedeva mums 4. stāvā. Ļoti plašs numuriņš. Kondicionēris strādā, televīzija strādā. Mums uzkopšana notiek katru dienu. Dvieļus maina pēc pieprasījuma. Vannas istaba aprīkot ar dušu. Skats no mūsu balkoniņa. Var redzēt jūru vienā pusē, un otrā pusē ir skats uz pilsētu. No iekšpuses viesnīca atgādina kuģi ar ļoti skaistu zaļu teritoriju ierīkot apakšā, kas nakts laikā tiek skaisti izgaismota. Viesnīcā atpūšos ļoti daudz turku īstenībā. Tas mūs īpaši netraucēja. Ēdināšana bija ļoti laba. Nerede hani mama sanırım ya? Dažādas gaļas, makaroni, rīsi. Ļoti daudz salātu, dārzeņu, dažādas mērķcietas. Izvēle tiešām laba. Maza neliela zaļā teritorija ar bērnu laukumiem. Šeit dienu arī taisa ēdienu starp brokastīm un pusdienām uzkodas. Baban geliyor. Šis ceļš ved uz baseinu, uz baseina bāru. Baseins ir aprīkots ar slīdkalniem, bet diezgan pamasts baseins. Izmantojam baseinu, kad tur praktiski neviens nepeldēja. Tīri interesanti bija, dažas reizes paskatījāmies. Šeit mēs jau redzam jūru. Tas bija viens no galvenajām mūsu prasībām, lai viesnīca atrastos pie jūras. Īstenībā šo viesnīcu esam plānot. Šeit uzspēlēt vēl pavērtni.
atpūsties par saprātīgu samaksu.